man ir vispār jautājums mums, mīļie, visiem. Gan šeit studijā, gan arī jums, kas jūs skaties šo reizi. Ko mēs vispār varam bez Dieva? Tieši tā. Mēs neko bez viņa nevaram. Amen. Mēs esam šeit ienākuši šajā pasaulē ar Dieva ziņu. Ja? Visas dzīves dienas ir ar viņa ziņu. Aicinājums ir no viņa. Un mēs varam visādi domāt, es neesmu cienīgs, es nevaru to, es nevaru šito, vēl kaut ko, un tas ir pārāks, tas mazāk pārāks, tam var būt izglītība, man nekas nav, jā. Lasīju grāmatu par dievu vīru Smitu Viglsfordu, viņš neizglītots, viņam tā valoda tāda diezgan skopa, tāda diezgan tāda arī neattīstīta, jā, bet viņš pat, ja nebija izglītots un varbūt viņam tā valoda nebija bagāta, viņu lietoja Dievs. Viņu lietoja Dievs. Un tad jautājums, vai es gribu sevi parādīt pasaulē, vai es gribu būt Dieva rokās un ļaut, ka Dievs mani lieto un ka esmu tur, kur man ir jābūt, jā? Tu pieminēji Gideonu, es klausījos un atradu raksturvietu par Gideonu, jā. Un te arī ir, jā, ļoti interesanta situācija. Dievs viņam parādās, tā kunga eņģelis viņam parādās. Viņam saka, tas kungs ir ar tevi, tu stiprais, varenais vīrs. Varētu likties, skatās uz visām pusēm, kur ir tas varenais vīrs, jā, kur, jā. Viņš te slēpjas no ienaidniekiem, jā, un liekas, kur ir, jā. Un vai nav tā, kad reizē mums liekas, tas kungs uzrunā tevi, jā. Tas pats Mūzes, Dievs viņu aicināja. Kas bija Mūzes? Nekas viņš nebija. Nekas nebija, jā. Un tas, uz ko tu atsaucies, tā raksturvieta, ka tas, kas pasaulē ir vājš un nespēcīgs un nekam nederīgs, jā, to Dievs ir izredzējis. Amen. To Dievs ir izredzējis, jā. Un mēs skatāmies tā, kā mēs redzam, cilvēcīgi. Un bieži vien varbūt arī mēs vērtējam citus cilvēkus tā, kā mūsu acis redz. Bet ko Dievs saka? Tu neuzlūko ārienu. Tu neskaties, vai viņš spēcīgs, vai viņš tur ietekmīgs, vai viņš varbūt tieši pretēji nekāds, jā. Tādu Dievs var izcelt ārā vienalga, kur viņš atrodas, jā. Galvenais ir tas, kas notiek tavā sirdī.